Aizdītajā kadras kultūrā raidījumā runājām par saulgriežiem. Esam nevien izdzīvojuši saules aptumsuma laiku, bet iezīmējuši arī pavasaras sākumu. Šoreiz turpinot sarunu ar dabas pētnieku Lauru Daņīlovu, runāsim par spēka vietām dabā. Kas tad īsti ir spēka vieta? Tā ir vieta dabā, kur veidojas enerģijas plūsma savienojoties zemei un debesīm. Vieta, kur notiek zemes un dievišķās enerģijas transformācija un apvienošanās. Tautā runā, ka nokļūstot šādā enerģētiskā vietā, mēs varam pātrināt personiskās transformācijas procesus. Ar Lauri tiekamies Ogres dabas parkā Zilie kalni, kas pēc pētnieka vārdiem esot enerģētiski ļoti spēcīga vieta. Nu ko, sāksim savu ceļojumu un smelsimies pieredzi, kā arī mēs varam gūt spēka vietu enerģiju. Zinu, kad bija lielais ledus laikmets pēc plūdiem, ja? Un šis te kalns, viss Osis, ja, tas saucamais Smilšu kalns, viņš arī ir radies tikai no tā, kad apakšā ir plaisa zemē, un tajā vietā, kur ir plaisa, kad sāk kust, paliks siltāks, ja? Tas ledus lielais ledājs sāk kust ātrāk, jo viņam nāk tā kā zemes siltums, tā kā enerģija. Un tas viss ledājs ir pilns ar visādām smiltīm, akmeņiem un visādiem sanešiem, ja? Un tur, kur kūst ātrāk, veidojas tādas kā piltuvas. Un viņš viss tur satiek iekšā un veidojās reliefs. Tātad tās vietas, kur ir kalni, visur ir skaidrs, ka dabā ir tas dabas potenciāls, kur nāk enerģija ārā. Un cilvēki visu to agrāk zināja un mācēja novērot un mācēja ievērot. Un, piemēram, tiem, kam ir uztrenēta acis, ja, kur mēs redzi arī varam uztrenēt, teiksim tā, izkliedēto redzi. Ja? Var redzēt, kā visur enerģijas nāk, gan no zemes, gan no cilvēka rokām, no auguma, arī no cilvēka ķermeņa nāk. Un dabā visu to var redzēt. Vienkārši reāli nāk enerģijas. Un cilvēki to visu agrāk mācēja izmantot. Tāpēc arī tādas apdzīvotas vietas vienmēr bija spēka vietā. Un visi ceļi agrāk veidojās, ka ledājs sāka kust. Pirmās vietas, kas atkusta tur, kur bija šīs spēka līnijas. Un tur cilvēks, kad pārvietojās dabā, ja, teiksim, viņš jau pārvietojas tur, kur ir atkusis. Ja, un līdz ar to veidojās tie ceļi. Nevis zaķis noskrēja līkumiem, kaut gan zaķi arī skrēja, tāpēc, ka tur apakšā ir lūzumi, jo visas zvēra taciņas arī ir uz lūzumiem. Un cilvēks īstenībā, ejot pa šīm līnijām, pa šiem ceļiem, uzlādējās. Viņš nekad nepiekus, ejot no viena punktu uz otru punktu, jo viņš no dabas mācēja uzņemt enerģiju. Un tu parēķini, cik mēs tālu tagad esam no tās dabas aizgājuši, ja, kad mums ir izdzītie ceļi, taisni, dzelzceļi, kur vairs nav nekāda saikne ar dabu. Un tas ir tas situācija, kurā mēs dzīvojam. Redziet, cik jau daudz izstāstīja par tiem pulksteņiem, ja, kas ir ilūzija, ka mēs baigi precīzā laikā dzīvojam. Un pa sniegu, ja, kad viss tas ir virtuāls. Un mēs jau tagad arī zinām, ka mēs jau ejam tajā virtuālajā pasaulē, bet cik viņai ir pamats apakšā, cik viņai ir segums. Tā patiesība, cik ir apakšā, tā patiesība ir dabā. Zeme īstenībā ir neizpētāmākais objekts vispār, tāds viens no nezināmākajiem objektiem, jo neviens jau nav zemē iekšā bijis, nav neviens ieurbies. Jā, dziļākie urbumi tur kaut kādus 11 kilometrus tikai urbjās. Un tad man patīk tie stāsti, ko astronauts, kosmonauti saka, iedodiet mums tur kādu kārtīgu raķeti, mēs aizlidosim uz Marsu, ieurpsimies. Un tad mēs zināsim, kā kosmos uzbūvēts. Ja? Kur uz Marsu jālido? Viņi tepat nevar ieurpties. Ko vēl Marsā ieurpties? Ja? Kur vēl grūtāk izdomāt sev sarežģītākas noteikti. Tad neviens tev netraucē. Urbu skaties, bet neviens nav ieurбis un neviens nezin, kā tā zeme uzbūvēta. Bet zemes tas, kas zināms, kad zemē iekšā notiek milzīgi procesi, nāk kodola reakcijas, tur kodoli un vēl viss kaut kas, bet nāk no zemes milzīgi enerģijas starojums nāk, ja? Gan radiācija, gan visādi veidi starojumi nāk. Un tas ir tas princips, ja, kad zemē apkārt ir šī te čaula, kas ir ļoti plāna salīdzinot ar pati zemi. Un šī te akmens čaula vai pamatklintājas, viņš šīs te enerģijas uzkrāja, jo akmenim ir spēja īpašība uzkrāt enerģiju.
Tas arī ir visos čipos, visā elektronikā iekšā, ja, kur kristāli uzņem to enerģiju. Un šī zemes garoze, ja, viņa ģenerē un savāc šo te enerģiju un pēc tam dod tālāk ārā. Un tas ir tāds pats princips kā brillēs vai kā lēcā fotoaparātiem, ja, kad izliek tā forma, stikla forma, tev arī atcenēs, ja, kad viņa savāc tos gaismas kūlīšus, un jo biezāks stikls, jo vairāk viņa savāc stiprāk. Tas pats ir notiek ar akmeni. Jo biezāks šis te čaulas kārtiņa, jo vairāk enerģijas nāk ārā. Un mēs atrodamies Baltija, Latvija atrodamies 2. vietā uz pasaules. Pēc šī te pamatklintāja biezuma. 1. vieta ir Tibeta, un 2. vieta ir šis te Latvija, Baltijas reģions. Tā kā mēs atrodamies 2. vietā uz pasaules pēc energoinformācijas daudzuma saņemšanas no zemes. Cik kruta. Un kas attiecās jautājums pa ogri, tad šīs te enerģijas, kas nāk no zemes, to arī ģeoekoloģija ir izpētījusi. Viņas no visdažādākās nāk, vienas no populārākām, kas tādas cilvēkam visvairāk iespaidojošās ir gravitācija un elektromagnētiskais lauks. Elektromagnētika liek mums smadzenēm darboties, tas ir tas, ko es ar kompasu rādīju, ja, un mobilo telefonu. Un gravitācija ir tas, kas liek šūnai pie šūnas līmēties klāt un kā veidojās viss un aug. Tas ir tikai augšana. Tātad elektromagnētika domāšana un gravitācija ir augšana. Un ogre atrodas visanomālākajā zonā no elektromagnētikas viedokļa. Visanomālākā. Mums ir ogrē vislielākā elektromagnētiskā plūsma, kas ir vispār, kas nāk vispār no šī reģiona. Tātad 2. vietā pasaulē un viss vēl lielākais, jā. Un tāpēc ir šie te kalni, tāpēc ir šī te, nerunāšu par veselības ietekmi, ja, jo veselībai arī socioloģiskās aptaujas rāda, ka veselībai vissliktākā vieta. Bet kas ir elektromagnētika? Elektromagnētika ir, tātad zeme dod potenciālu, dod šito te starojumu. Elektromagnētika nosaka domāšanu. Ja mēs ar savu domāšanu laižam cauri šo, ko te zeme dod, tad viss ir kārtībā. Bet ja mēs nelaižam, tad mums brūk bioloģija. Laižam mēs ar atvērto un aizvērto domāšanu. Ja mēs esam atvērti pret pasauli, mēs laižam cauri, ja mēs esam šauri domājuši ar klapītēm, ar rāmīšiem, mēs nelaižam, mums brūk bioloģija. Tā ir veidojusies socioloģiskās šis te fons, kad ogre ir nelabvēlīga vieta, kaut gan ogre ir vispotenciālākā vieta, kur varētu ģenerēt idejas, domāt, radīt, visu kaut ko darīt. Ja? Skolotāji varētu tikai priecāties, kad ir, un vienu brīdi jau Ogres vidusskola bija arī vislielākā Latvijā, 10 000 cilvēku tajā laikā, kad es mācījos. Ja? Tagad tas ir tas faktors, ko varētu izmantot. Teiksim, Rīgas nosaukums un šī vieta kā otrās Rīgas atrašanās vieta. Ja? Un mēs zinām, ka mēs esam tā kā indo-eiropiešu kultūra, kas it kā nākusi no Indijas, ja? Un zinām par indiešu veidām. Un indiešiem viena veidu sadaļa pat saucās Rīgveda. Rīgveda, ja? Rīgveda, Rīkveda vai kā, bet tas vārdiņš, ja, kas ir zināšanas un rīkošana. Un Rīga, teiksim, arī no vārda rīkot. Rīkot, tātad vadīt, ja mēs ņemam to centrālo vietu kā tādu, kad informācija nāk, lai vadītu, ir jābūt gudram, ir jāzina daudz kas, ja? Un potenciāls daba dod šo enerģiju, kāpēc, lai viņš šeit nebūtu tā rīkošanas vieta, ja, Rīga. Lūdzu jums, otra Rīgas, teiksim, atrašanās vieta. Un zinām leģendas par Rīgu, kad viņi tur grimst un kad viņi tur ceļās. Lauris uzsver, cilvēkam ikdienā ir jābūt līdzsvarā. To novērot varot arī dabā, pētot enerģētiski spēcīgās vietas. Dabas parkā piestājam pie Čortaka, tā to zina vietējie, kas ir ezers meža vidū. Čortaks varētu būt spēka vieta. Ja? Un ja mēs paskatāmies, ka tā viduspunkts, viņš arī īsti nemaz nav te lejā, kur ir mīnus. Un īsti nemaz nav kalnā, viņš ir kaut kur pa vidu, un ja tagad jūs ieskatītos tur, ja mēs uziet tur, bet nekāpsim, tur tāds aplīts tāda pļaviņa, tur nostājās, ja, smuki tā koki aplītī auga, tieši tur augšā.
Un tas ir tas rādītājs, ka tas spēka punkts, viņš ir pa vidu tam plusam un mīnusam, ja? Un ja mēs tur ar svārstiņu nostātos un viņam tur ļautu padansot, ja viņš tur smuki grieztos un to arī visu var, kā saka, pārbaudīt un skatīties, kā tas dabā ir, jo enerģija nāk. Ne jau te tas gudrais svārstiņš vai tas kristāliņš te kaut ko domā, ja? Forma vienkārši enerģija nāk un kāpēc ir tā piramīdas forma, ja? Viņš vienkārši iekustina, viņš ir tā te iekustina un tad viņš tā enerģija, kas nāk, viņa sāk viņu kustināt, šūpināt. Protams, ka tur strādā vēl cilvēka enerģija. Mēs dzīvojam tādā bišku atžgārnā pasaulē, un tāpēc arī tu sāki ar jautājumu, kāpēc čortaks, kāpēc raganas, tāpēc, ka gudrība, tāpēc, ka nevajag gudrību, tāpēc, ka prom, un kāpēc čortaks, tāpēc, ka spēcīga vieta. Nevajag jums spēcīgas vietas, tur vēlns ir neiet. Tas ir pretējot. Jā, tā kā saprot ilūzija, otrādi viss ir. Atžgārnā pasaule. Un tāpēc, ka spēka vieta, tāpēc, kad reku tur ir purs, kas ir mīnus, pieņemsim schematiski, un reku ir kalns, kas ir plus. Kur ir īstais līdzsvars, kur notiek? Pa vidu notiek. Tur, kur plus ar mīnusu mainās, tur ir tā enerģijas apmaiņa, tur ir tā efektivitāte. Cilvēkam arī nav jābūt garīgam vai jābūt materiāls dikti stabilam. Pa vidu jābūt. Mēs jau visu līdzsvaru meklējam. Nevajag kāpt no viena grāvja otrā. Un tāpat tās arī dabā ir, ja, kad tie viduspunkti ir pa vidu starp šiem te mīnusiem un šiem te plusiem. Un tāpēc arī čertoks, viņš ir pa vidu šiem te. Un dabā tas viss tā ir iekārtots. Tad mēs tagad stāvam tādā spēka vietā, kas ir spēka vieta uz zemes. Mēs zinām, ka mēs dzīvojam telpā, un spēka vieta telpā, tātad uz zemes. Bet mēs vēl pēc modernā zinām, ka mēs dzīvojam laika telpā. Un tas ir laika telpa, tas ir spēka telpa, spēka punkti zemē, un tagad ejot pie saules ceļa, pie tā, kas ir laika ceļš, ja, kas ir laiku skaita un viss šīs te, ir šie te spēka punkti laikā. Kad noteiktā laikā, noteiktā vietā, un tad sanāk tā, kad ir spēka punkti laikā un telpā. Un tad sanāk tā, ka cilvēks šo te zinot, ir īstā vietā, īstā laikā. Un tad ir tad, kad mēs sakam, kad cilvēks ir īstā lietā un īstā laikā, kad viņam veicās, kad viņam dzīvē viss sanāk. Lūdzu, tas ir tas, kad mēs zinot šīs te visas lietas, par kurām es runāju, ja, varam jau būt zināšanas izmantot, kā es te runāju par to kalpošanu, lai viņas mums kalpotu. Un laiks mums kalpotu, un zeme mums kalpotu. Mēs viņai arī, protams, un mums laikā arī kaut kas ir jāizdara ar sevīm. Ja? Mums ir kā kokiem jāizaug, un kā cilvēkiem ir jāattīstās un jākļūst par cilvēku. Ja? Bet tas ir tas, kad mēs izmantojam šo te miedarbojamies, simbiozē dzīvojam. Ja? Un tas ir par šiem te punktiem, spēka punkti laikā un telpā. Un kas tad ir pavasara saulgrieži vai saulstāvi? Tas ir punkts, kad saulīte velk šo te dienu garāku, gaišāku, ja, kad diena sāks palikt garāka par nakti. Un tas ir tas līdzsvara punkts, kad saule tā kā tagad uz kuru pusi, ja viņa ir kāpusi kalnā, un tagad, uz kuru padoties. Un tad tas cilvēks senatnē, ja, zinat, ka lielā diena ir, ja, nevis tad, kad kādu tur krustā piesita, ja, bet lielā diena, tāpēc, ka tā bija lielā diena, kad saulīte izdomāja uz to gaismu sāk kāpt augšā, ja, un tad cilvēks šūpojās nevis tāpēc, lai odi nekostu vasarā, bet šūpojās tāpēc, lai saulīdei palīdzētu iešūpoties uz to gaismu. Saprot? Un no tā ir tie pavasara saulgrieži, kad dabā mostās visi procesi, jo gaisma paliek vairāk. Tas ir tas viss, kas saistīts ar tiem dzīvības spēkiem, ko saule dod. Un gluži vienkārši tās lietas, viņas nav sarežģītas. Ja? Cilvēks vienkārši palīdz ar šo te savu noskaņu, ar savu būšanu dabā. Ja? Viņš dod tā kā akceptu, ka viņš arī šeit ir, ja, ka viņš arī grib būt. Nevis tagad, kā iet kādam lūgties, dod mums tur dieviņu vai saulīte, dod mums tagad tur labu vasaru. Kāpēc jālūdzās? Nē, mēs ejam kā līdzdarbotāji, kā sadarbotāji, mēs esam gatavi.
Bet tikai tad, ja mēs apzināmies, ja mēs saprotam, tad mēs esam gatavi, un tad jau mūs runā kā ar pieaugušajiem. Jau mūs runā kā līdzīgs ar līdzīgu. Un tad mēs varam te darīt brīnumu darbus, visu kaut ko tik prāts iedara. Ja mēs nedaram pāri citam, lai nav šīs te ilūzijas, tā kā mēs jau te runājam, ja, kad viss ir principā kājām gaisā apgriezt. Viss ir vienkārši. Nekāp no viena grāvi otrā grāvī. Un ja mēs runājam par to, ka mēs otrādi atžgārnā pasaulē dzīvojam, ja? Zini, kas ir sabiedrība? Sabiedrība ir sistēma, ko ir radījis cilvēks, lai tā sistēma kalpotu cilvēkam. Mūsdienās mēs jau kalpojam tai sistēmai. Mēs esam iekāpuši pavisam citā grāvī. Tas nenozīmē, ka tas, ko tu saki, sabiedrība un sistēma, valsts, sociums, ja? Ka tas ir slikti. Nē, ir vienkārši viņiem pareizā nozīme jāpiešķir. Valsts nozīme, zini, kāda ir? Valsts nozīme ir sagādāt cilvēkam drošību. Tas ir pirmais nosacījums – drošību un mieru, lai valsts par to rūpējās. Mums ir drošība un miers. Mēs skrienam kā traki vāveres ritenim. Kāda drošība? Un tā pa mums ir parūpējušies. Un es nesaku, ka tas ir slikti, vienkārši pareizi. Un redz, mēs dzīvojam duālā pasaulē. Un arī atžgārnība, skaties, viss ir duāls. Balts, melns, labs, slikts, ja? Un mums ir kungi un mums ir kalpi. Un tagad pasties, tie ir divi dažādi poli. Kungi ir kas? Tie, kas strukturē, kas kārto. A kalps ir tas, kas rada, kas dod enerģiju, kas māk uztaisīt, māk izdarīt. A kurš kuram kalpo? Kāpēc kalpam ir jākalpo kungam? Varbūt tam kungam ir kalpam jākalpo, jo kalps jau rada. Viņš ir radītājs, viņš māk uztaisīt, viņš māk izdarīt. Kungs māk tikai salikt kārtīgi, kārtība, lai būtu. Viņš neko nemāk, viņš māk tikai kārtību salikt. Tot lūdzu, kuram jākalpo. Tāpat tās elektronika, ja? Elektronika ir jākalpo priekš cilvēka. Nevis cilvēkam jākalpo, grāmatvedim jāstāsta, ka viņš nevar pieņemt tādu un tādu lēmumu, jo elektroniski tāda un tāda programma nav iekšā. Tātad cilvēkam liekta tāda un tāda iespēja. Tāpēc, kad kāds ir izdomājis, ka viņš grib kalpot elektronikai, vai kāds ir izdomājis, ka viņš grib kalpot likumam, likums ir domāts, lai cilvēkam kalpot, lai būtu kārtība, zināmi noteikumi, zināma secība, lai nebūtu hauss, ja? Bet cilvēkam nav jākalpo likumam. Likumam ir jākalpo priekš cilvēku. Ja cilvēks grib kaut ko izdarīt, viņam ir jāizdomā likums, kas to palīdz izdarīt. Viss ir otrādi atžgārni. Tu prasi, kā to uzzināt. Jā, mums iekšā katram ir savi mehānismi, kā mēs miedarbojamies ar vidi. Un katram viņam ir savi. Un tie savi mehānismi. Un tas, ko mēs runājam kalnā, ka gājām, ka mēs cilvēks jau vien tikai to šeit dara uz šīs planētas, kā domā par to, kas viņš ir un kur viņš ir un kāpēc viņš ir. Un tas jautājums, kāpēc viņš ir par šiem te mehānismiem, ka viņš sāk izkost savus mehānismus, viņš sāk uzņemt informāciju ar saviem mehānismiem, viņš sāk viņu apstrādāt. Un pēc tam ar saviem mehānismiem viņš sāk viņu lietot. Un viss dzīves māksla. Lai tā